Nemierīgo kāju sindroms ir kaut kādiem 15–20% Latvijas iedzīvotāji. Cilvēkiem, kuri krāts, viņiem risks ir insultam, un kas notika, mēs smirdam. Man nekas nepalīdzēs, man palīdzēs tikai... Vai Dievs! Cilvēks pieceļas un kliedz. Labrīt, mīļie Pranumā draugi! Patiešām labrīt, un šis ir viens no tiem rītiem, kad novembrī gribās pagulēt pēc iespējas ilgāk, bet man bija jāceļās, lai parunātu par miegu. Ar miega speciālisti Martu Celmiņu no Epilepsijas un miega medicīnas centra. Sveika, Marta! Sveika! Kā gulējās šonakt? Es vienmēr īstenībā guļu labi. Jā? Man ar to nav problēma. Es esmu viens no veiksmīgajiem cilvēkiem, lai gan es arī zinu to cilvēku sajūtu, kuri neguļ labi. Jo pusauģu gados es biju tipiskais pusaudzis. Gāju gulēt 3–4, nespēju iemigt. Cēlies 7 no rīta, pēc tam gulēju garas diendusas, un studiju laikā bija pat 1 gads, kura laikā es dzēru litru enerģijas dzērienu katru dienu. Darbie draugi, ja jums ir šādi pusauģi, jūs redzat, izeja ir. Izeja ir. Un arī pieaugušiem, starp citu, jo lielākajai daļai pieauguši arī miega problēmas ir. Viņi saka, nē, man nekas nepalīdzēs, man palīdzēs tikai maģiskā brīnuma tabletīte. Viņi tā nesaka, bet viņi tā domā. Es esmu dzīves pierādījums, ka ar miegu problēmām var tikt galā, un tur ir ļoti svarīgi tas, ko mēs paši darām, domājam un jūtamies kā mēs. Iekāms es jūs satiku, es domāju, ka miega problēmas ir tikai tad, ja ir hronisks bezmiegs. Un pēc būtības nekādu citu miega problēmu nav. Tas, ka es pamostos tur, nezinu, 5 reizes naktī, vai tas, ka es krācu, vai tas, ka es nevaru aizmigt, vai tas, ka es reizēm guļu neregulāri. Tas nav miega problēmas, jo kaut kā taču, principā, es guļu. Tad parādījās Marta un teica, viss ir slikti. Šodien ir saruna par to, cik slikti un cik labi var palīdzēt. Guļam, un cik labi var palīdzēt miega speciālisti. Jā. Un cik forši būtu, ja arī valsts pievienotos šiem pētījumiem un palīdzētu mums kvalitatīvāk gulēt. Lūk, par to pašās beigās, bet tagad parunāsim par to, kas tad īsti ir slikts miegs. Pirmkārtām, mana māmiņa visu mūžu krāca, un viņa uzskatīja, ka tas ir viņas augstākais sasniegums. Tas ir ģenētiski, vai ne? Tas ir ģenētiski, viņu varēja grozīt nakts vidū, ja tā tad no galvas uz kājām, no kājām uz galvas. Nekas nepalīdzēja, viņa teica, es esmu kā traktors, es krācu. Tas tika uzskatīts par normu. Tas nāk Marta un saka, tas tā nav. Tas nav norma, jā, tāpēc lielāko. Tā kā es strādāju Epilepsijas un miega medicīnas centrā, mūsu ikdiena ir veikt dažādus miega izmeklējumus. Un viens no biežākajiem iemesliem, kādēļ veicam miega izmeklējumu, ir krākšana. Es atvainojos, runājot par miega izmeklējumiem. Kā tas notiek? Jūs paņemat cilvēkus un liekat viņiem gulēt? Tieši tā. Ir dažādi šie miega izmeklējumi. Jūs negribat piedalīties miega izmeklējumos? Ja jums nav kur pagulēt? Es domāju, ka diezgan daudziem cilvēkiem tas būtu nepieciešams, jo par šo pašu krākšanu, ja es strādāju ar bērniem, tad vecāki parasti par bērniem uztrauc, viņš krāc, viņš nepietiekami labi izguļas. Bērni arī krāc? Jā. Trešdaļa bērnu krāc, un apmēram 5% bērnu ir tiešām tāda slimība, ko sauc par obstruktīvu miega apnoju. 5%. Ja mēs obstruktīvu miega apnoju, tas nozīmē obstrukcio nosprostojums no latīņu valodas, apnoja bez elpas. Bērns sāk smakt. Bet pieaugušie tieši to pašu dara. Pieaugušie tieši to pašu dara. Mēs krācam, tāpēc idejas mēs smokam? Jā, mēs reāli smokam. Tātad katram es varētu ieteikt izdarīt tā, elpojiet normāli, izelpojiet ārā un aizturiet elpu. Tātad gribu redzēt, cik jūs to ilgi izdarīsiet. Pirmā lieta, es to lieku darīt visiem saviem studentiem. Tātad izelpojiet ārā, neelpojiet, paskatiet, cik ilgi varētu izturēt, un pēc tam 2 vai 3 reizes ielpojiet un atkal neelpojiet. Tā ir tā krākšana, jo tas nozīmē, ka ja mūsu elpoceļi tiek saspiesti, mēs nespējam ielpot, mūsu smadzenes dod signālu muskuļiem, tās ir starpri muskuļi, diafragma elpo, un tad muskuļi cenšas elpot, bet nekas nenotiek, jo kaut kas šeit ir nosprostojis elpoceļus, un tad cilvēks ar milzu spēku ievelk elpu, un tā rodas krākšana. Tas nav ģenētiski, tā nav tikai skaņa. Es zinu, ka pieaugušie bieži vien saka, tas nekas. Mums ģimenē visi krāc tētis, mammas un zelta ziltiņu. Nu, tas ir... Zelta ziltiņu tīpaši, jā, pareizi. Suņi arī māc krākt, bet tur tā problēma, ka lielākā daļa cilvēku neapzinās, ka tā ir reāla smakšana naktī. Skābeklis krīt. Paga, un kāds ir rezultāts šai smakšanai? Kas tad notiek? Mēs taču tik un tā pamostamies dzīvi. Smokam, un kas par to vai ne? Jā, tad, ja mēs ikdienā, dienas laikā šādā veidā elpot, un cilvēks redzētu, kā viņam krīt skābeklis, viņam asinīs krīt skābeklis, viņam smadzenēm trūks skābeklis, tad viņi skriet uz slimnīcu un teikt, palīdziet, man uzreiz palīdziet. Bet tā kā tas notiek naktī, un cilvēks jau to neredz, viņš tā, Bet kādas ir tās pazīmes?
pēc kurām var teikt, ka es guļu slikti, vai ka patiešām man smadzenēm, labi, smadzenēm nepiekļūst skābeklis 30 sekundes katru 5 minūti. Nē, visu laiku. Visu laiku, cik jau. Jā, trakākais ir bijis tā, ka... Un ko tas dara ilgtermiņā ar manu veselību vai performanci? Kāpēc mums vispār vajadzīgs elpot? Vai kāpēc mums vajadzīgs ēst? Tātad, ja mēs neguļam pietiekami labi, tātad mums krīt skābeklis, mūsu sirds sāk ātrāk strādāt, lai smadzenes apgādātu ar skābekli, lai smadzenēm nesāktu trūkt skābeklis. Jo tad, kad sākās Covid, daudz cilvēku runāja par maskām un teica, cik šausmīgi mums ir maskas jāvalk krīt, ka ar maskām skābeklis nekrīt. Krācot krīt gan. Un tas ļoti smagi ietekmē visu organismu. Tātad cilvēks var justies miegains, viņš var nepamanīt to, ka viņam smadzenes iemieg. Man liekas, mēs katrs zinām, kā mēs jūtamies, tad mēs nebūtu izgulējušies. Teiksim, ja esam gulējuši tikai 2-3 stundas, vai ne? Slikts noskaņojums, neko negribas, nav nekādas enerģijas, teiksim, veikt uzdevumus vai nodarboties ar kaut kādām fiziskām aktivitātēm, gribas ņemt kaut kādus saldumus. Un tieši tāpatās arī, ja cilvēks krāts, viņam varbūt guļ pietiekami daudz stundas, bet miegs ir nekvalitīvs, tas ietekmē absolūti visas ķermeņa orgānu sistēmas. Piemēram, krācējiem ir krietni palielināts risks saslimt ar cukuru diabētu 2. tipu. Un tas ir tas, kuram nelīdz insulīns. Nebūs tā, ka var iešpicēt insulīnu. Jā. Tad vēl tālāk cilvēkiem, kuri krāts, viņiem milzu risks ir insultam, infarktam. Jā, tās ir tās lietas, kā mēs varam izvairīties no insulta un infarkta. Un nebūs jau tā, ka viņš uzreiz nokritīs. Viņam būs 50, 60 gadi, paaugstināsies asinsspiediens, kuru arī, starp citu, var mazināt, ja ārstē krākšanu cilvēkam. Un varbūt tagad šis uzrunās vairāk cilvēkus. Tiem, kuri krāts, viņiem palielinās svars. Un viņiem ir grūtāk svaru zaudēt. Es atvainojos, vai nav otrādi, ka krāts visi tie, kam ir palielināts svars. Tā ir tāda leģenda. Tā ir leģenda. Tā ir patiesība, tā ir pilnīgi taisnība. Jo, teiksim, ja cilvēkam ir liekais svars, tas jau nav tikai tas, ko mēs redzam ārā. Liekais svars sakrājas arī ap orgāniem, ap iekšiem orgāniem, ap kaklu. Mēle arī var uzrasnēt, starp citu. Tā ir. Ne jau tā daļa, ko mēs redzam. Krasna mēle. Mēs visi skriesim tuliņ pie spoguļus, vai mana mēle nav aptaukotas. To mēs neredzēsim, jo tā daļa, ko mēs neredzam, tā, kas ir dziļāk iekšā, tā var uzrasnēt. Ja cilvēki pavēr vaļā kaklu un ieraug to mazo ļockiņu, kas karājas no Rīgas augšā, tā arī var uzrasnēt. Ļockiņa? Okay. Un, ja es teiktu uvula, tad droši vien tas nevienam neko neizteikt. Un tad cilvēks guļ, viņam muskuļi atslāps, un tas viss viņu sāk smacēt. Un jo vairāk cilvēkam, jo lielāks svars, jo viņam sliktāka elpošana, jo viņš noguršāks jūtas. Tātad negribās neko darīt, nav noskaņojumi, negribas sportot, roka velkas pēc kaut kādiem saldumiem. Zinu, kā ir, ja es neesmu izgulējusies, ka man tiešām gribās kaut ko tādu ātru enerģiju. Plus vēl tiek izmainīta hormonālā sistēma, tie hormoni, kas mums regulē tauku uzkrāšanos vai noardīšanos. To darbība izmainās tad, ja cilvēkam ir smakšana naktī. Tātad tas viss ir tāds, aburtais loks aiz aburtā loka. Tagad man uzreiz gribās jautāt, tiešām to var ārstēt? To var ārstēt, es esmu dzirdējusi visu mūžu par to, mamma arī laikam ir interesējusies. Ja pēkšņi ir kaut kas, lai es varētu netraucēt savai ģimenei baudīt naktsmieru. Skat rīts jau māja. Bet mēs nekad nedzirdējām nevienu risinājumu, kurš patiešām strādā. Tāpēc, ka nav tāds viens universālais risinājums, diemžēl. Brīnuma tabletītes nav. Daudz kur nav brīnuma tabletīšu. Es esmu, kā jau teicu, pierādījums, ka pašam ar sevi jāstrādā. Bet krākšanas gadījumā pirmais solis būtu veikt izmeklējumu un paskatīties, cik garas ir elpas aizturs. Jo, piemēram, uzmaniet, cik ir garākā elpas aiztura, ko es esmu redzējis naktī cilvēkam. Cik ilgi viņš nelpo? Kāds varētu būt maksimums? 40 sekundes. Augstāk. 50. Vairāk. 56. Vairāk. 59. Vairāk. 62. Tagad tā droši var iet uz augšu. Labi, es pateikšu priekšā 2,5 minūtes. Ārprāts. Cilvēks nelpo 2,5 minūtes, tad atkal sāk elpot, 5 reizes ielpo, pēc tam atkal 40. Un kāds viņš ir dzīvē kā persona? Grūti viņam ir. Ļoti grūti. Un bieži vien šīs problēmas jau rodas ilglaicīgi, tāpēc viņi arī pieraduši pie tā, ka viņi slikti jūtas. Ko nozīmē ilglaicīgi? Tātad es, piemēram, krācu un es varu sākt krākt aizvien kvalitatīvāk savās dzīves laikā. Skaļāk, jā, jo arī, pieņemsim, sievietēm pēc menopauzes risks attīstīties obstrutīvai miega apnojai 3-karšojas. Kāpēc?
Hormonālā sistēma izmainās, arī vājāki muskuļi, teiksim, kļūst. Arī vīriešiem pēc 50 gadu vecuma 2 reizes palielinās obstruktīvas miega apnojas risks. Tad kāpēc bērni krāts? Mandāls lielākoties. Bērniem lielākoties ir adenoīdi. Un tos var tā vairāk tā kā samazināt vai, teiksim, lietot deguna pilienus vai ko tam līdzīgi. Bet arī pieaugušiem to var izraisīt dažādi faktori. Vai nu, teiksim, šaurāk elpceļi. Tas, ka vīrieši vīrieši krācē vienmēr saka, man ir šķīpa deguna starpsiena. Jā, es esmu kāvies jaunībā tagad. Jā. Es atceros vienreiz devos laivu braucienā, kur gulējām teltīs, un dažas teltas tālāk gulēja tāds viens ļoti apaļš vīrietis un krāca tā, ka drebēja visa pļava, jā. Es no rīta saku, šausmas, es neesmu gulējis, tāpēc, ka viņš teica, jā, man ir šķīpa deguna starpsiena. Lūk, labi, šķīpa deguna... Tad varbūt viņi izlabot. Jā, šķīpa deguna starpsiena var būt viens no ietekmējošiem faktoriem, bet tur var viss kaut kas cits būt. Tātad, kā jūs minēja, palielinātais svars. Šaurāk elpcē, teiksim, ja mazs apakšžoklis. Bet, palielinātais svars ir pirmais iemesls numur 1 lielākoties pieaugušiem. Mazs apakšžoklis nozīmē, ka ir šaurāk elpcē. Jā, tad varbūt šaurāk elpcē, tad tas žoklis uz aizmuguri. Es pazīstu arī tādus. Tāda arī ir vēl skābes atvilnis. Tātad mēs, varbūt citi zina, ka viņi pēd, viņiem šķiet, ka viņiem tā sāp vai ne. Tas nozīmē, ka kuņģis nespēja noturēt kuņģi skābi iekšā un skābi iet uz augšu. Viņi ir apdedzināti. Deguna, rīklas, arī pat ausu guļotādi ir nopietni. Un tā guļotāda nav paredzēta izstāstīt. Tie nav medicīniskie šausmu stāsti, tā ir realitāte. Es domāju, mēs parunāsim par miedziņu. Tas ir miedziņš. Kaut kāds horors. Vai ne? Katrā ziņā šī guļotāda nav paredzēta, lai saskartos skābi, un viņa uzpamst. Ja mums uzpamst uz guļotādu, tas mums nosprost elpceļus un grūti gulēt. Vai cilvēkiem, kuriem ir alerģijas. Tātad iemeslu ir daudz. Piemēram, šajā miega centrā ir iespējams atrast īsto iemeslu uzreiz? Veicot miega izmeklējumu. Vai cik nedēļas būtu jānoguļ miega centrā? Veicot miega izmeklējumu, mēs redzam to, cik garas elpas aizturs, kā krīt skābugas, kāds sloks ir uzstādīts sirdī. Un pēc tam viss pārējais jau ir saruna ar ārstu. Tātad ārsts noskaidro visas tās problēmas, skatās, kāds cilvēkam, teiksim, deguns rīkla. Un tad atkarībā no iemesla arī var mēģināt ārstēt. Un pieaugušiem bieži vien tiek lietota ventilācijas atbalsts miegā. Varbūt redzēts, vai tāds, pēc tādu uzliek uz deguna masku, kas savienota ar caurulīti un ar aparātu. Un šis aparāts maigi pūš iekšā gaļas elpceļus, atļauj tiem palikt vaļā. Tas ir tas kā kino, tur, kur ir kaut kāds, teiksim, tāds... Tieši tā. Mums Latvijā diezgan daudziem cilvēkiem tādu vajadzētu, bet valsts šādus aparātus apmaksā 85%. Un cik ir pārējie 15? To es nemācēšu pateikt, bet katrā ziņā pietiekami labi. Un tas ir ļoti, ļoti, ļoti nozīmīgi, jo es zinu ārkārtīgi daudz cilvēku, kurš sāk lietot šā aparātu. Viņi saka, es nezināju, ka ir iespējams dzīvot tik labi, ka ir iespējams tik labi justies. Jā, bet ir problēma. Aparātu var dabūt tikai tad, ja ir veikts izmeklējums. Bet izmeklējums maksā diezgan lielu naudu. Bērniem par laimi, bērniem valsts apmaksā visu, kas ir nepieciešams. Jā, bet bērnība reizēm beidzās. Un tad ir jautājums, ar saviem pacientiem. Un tad ir jautājums, cik ilgi mēs, kā jau normāli latviešu cilvēki, varam ciest kaut ko, kas uzreiz akūti nesāp, vai kāja nav nokritusi, tā tad iet var. Tieši tā. Ja? Un man liekas, ka tā ir mūsu lielākā problēma. Ir kaut kādas tādas neērtības, bet mēs redzam, ka apkārt arī ir citi cilvēki, kas cieš no ļoti līdzīgām problēmām. Un kamēr tas nav nosaukts vārdā, ja, un netiek parādīts, kā tas ietekmē negatīvi, teiksim, mūsu ikdienas performanci, mēs domājam, taču tas ir normāli. Tas ir pierasts. Ārā ir tumšs, es esmu nogurusi, nevar pamosties, darbā nekāda, ja, un tā tālāk. Jā, bet tas jau nav tikai par mūsu pašsajūtu, tas ir par mūsu spējām funkcionēt. Tas ir par mūsu spēju atpazīt, ka var justies labāk. Par ko īstenībā vienmēr ir, tā ir mūsu programmāta filosofija, un tāpēc tas vienmēr ir jautājums, vai tu vispār saproti, ka vispār var labāk. Bet runājot par šiem dārgiem izmeklējumiem, es saprotu, ka tas ir diezgan dārgi, un Marta ir šeit tāpēc, lai runātu par šo tēmu arī ar jums, mūsu mīļie skatītāji, klausītāji. Ja jums šī tēma šķiet aktuāla, ja jūs krācat, ja jūs pazīstat kādu krācēju, ja tur no blakus istabas jums atnāk tātad skaņu viļņi naktī, ja? Un jūs domājat, atkal māmiņa būtu jāpamodina, ja? Tad es aicinu jūs izdarīt sekojošu lietu. Zem mūsu sarunas šeit apakšā atrodas links, mana balss, kur Marta vāc parakstus. Ja.
Cik maksā šobrīd miega izmeklējums? Atkarībā no tā, kāda slimība vai kāda problēma, Jā. es teiktu, klasiski tie būtu 200 līdz 600 eiro. 200 līdz 600 eiro. Ja jūs negribat maksāt par savu mīļoto izmeklējumu 200 līdz 600 eiro, mēs varam sakrāt 10 000 balsis, savākt 10 000 balsis, lai valsts šai problēmai pievērstos. Jā, tas jo ir tas šeit message, tieši ar tā. kuru šeit ir Marta, vai ne? Jā, jo šie izmeklējumi būtu tikpat svarīgi un tikpat nepieciešami kā parastākās asins analīzes. Kā parastās asins analīzes. Ultrasonogrāfija, ja sap vēders, ko mēs gribam, lai mums uztaisa ultrasonogrāfija. Ja mums ir klepus vai šķiet, ka kaut kas nav kārtībā, mēs gribam, lai uztaisa rentgenu. Mums tas šķiet pašsaprotami, normāli. Jā. Tikpat pašsaprotami un normāli šie miega izmeklējumi. Un, man liekas, mēs esam vienīgā Baltijas valsts, kurai lietuvieši un igauļi mums ir krietni priekšā. Ko viņi ir izdarījuši jau? Viņiem tiek apmaksāti šie izmeklējumi. Viņi vienkārši ir ātrāk. Draugi, saņemās tikai 10 000. Un šobrīd mana balsts kontā ir 3000. Trešdaļa ir savākt. Ļoti labi savācamies un dabūjam šo lietu galā. Kā NVD mūs ir atbalsta. Es esmu gājis arī runāt pie NVD. Viņi saka, jā, viņi ļoti atbalsta šo, bet viņi saka, savāciet 10 000. Tad vajadzīgi tomēr grūdieniņš no augšas. Un, lai dabūtu grūdieniņu no augšas, vajadzīgs grūdieniņš no tautas. Ļoti labi. Kādas vēl miega problēmas ir iepazītas miega centrā, ar ko jūs vēl strādājat? Mēs strādājam ar absolūti visām. Nobiedējiet mūs vēl ar kaut ko. Brīnišķīgi, tu lītās. Paldies. Labi, kopumā, kā jau teicāt, sākumā lielākoties cilvēki atpazīst bezmiegu, vai ne? Tā tad grūti iemigt, naktī pamost un nespēja iemigt, bet tā tikai viena maz daļiņa no miega medicīnas. Miega medicīna ir atsevišķa medicīnas nozare, tāpat tās kā neiroloģija, kardioloģija, gastroenteroloģija, praktiski visus. Un mēs zinām tādas 6 lielas slimību grupas. Tātad, un katra grupa vēl sastāv no dažām mazākām slimībām. Tātad pirmā ir bezmiegs. Tas nozīmē, kā jau minēju, grūtības iemigt vai pamošanās naktī nespēja iemigt vai mošanās pārāk agri no rīta. Viena liela grupa. Otra lielā grupa ir elpošanas traucējumi miegā. Tā nav tikai krākšana, bet arī citādākas problēmas. Trešā grupa ir kustību traucējumi miegā. Un tas ir, ka cilvēks vai nu spārdās, vai nu guļ tā nemierīgi. Tās ir tās nemierīgās kājas. Jā, tieši tā, nemierīgie mati un nemierīgie zobi griešana. Jā. Tas arī. Lūk, un arī tas netiek Latvijā diezgan daudz atpazīts, jo, teiksim, nemierīgu kājas sindroms ir kaut kādiem 15–20% Latvijas iedzīvotāji. Tas ir ļoti dzirdēts. Kāpēc tas notiek? Lielākoties, tātad pirmais iemesls ir tāpēc, ka cilvēkam pārāk zemes dzelzs līmenis. Viņam dzelzs līmenis var būt arī diezgan augsts, bet mēs skatāmies uz dzelzs rezervēm. Un mums nepietiek, viss ir normāli. Mums vajadzīgs, lai šīs rezerves būtu augstas. Un tātad, ja cilvēkam ir problēma tāda, ka viņam ir spiedoša, teiksim, sajūta kājās vai skudriņas. Bet tie nav krampi, tas ir spiedoša sajūta. Tas ne, tā nav obligāti spiedoša. Tas var būt skudriņas, tas būtu augstums. Katrā ziņā katram tas var izpausties citādāk. Diskomforts. Kopumā pasakot diskomforts, kas rodas kājās, dažkārt rokās, un cilvēkam gribas šīs kājas kustināt. Ja viņš kustina kājas, viņš jūtas labāk, ja viņš nekustina kājas, viņam ir arvien sliktāk. Un tieši, ka mēs gribam iet gulēt, ja gribās nomierināties, paliek tāda, kļūst arvien sliktāk, un citreiz man tāda pacienta, kur pat pieceļas un iet sāk staigāt vai noberž kājas līdz asinīm. Tā ir viena no grupām. Un nākamā grupa ir parasomnijas, jeb dīvaini notikumi naktī. Dieniņ, cik interesanti. Šis laiks visiem labāk patīk. Mīļākā tēma, protams, jāpastāv. Tātad, man liekas, visbiežāk sastopamā dzirdētākā ir mēnessēdzība. Bet viņi tiešām ir? Ir. Tas nav tikai multenēs, ka visi šitādi staigā. Viņi nestaigā šitā. Viņi šitā nestaigā? Viņi nestaigā, viņi var staigāt citādāk. Bet bērnvecumā tas ir ļoti bieži sastopams. Diezgan liela norma, es neteiktu, varbūt norma bieži sastopams, un tas ir labdabīgs notikums. Pieaugušo vecumā tas ir retāk, bet arī var būt. Tad var būt arī runāšana miegā, var būt kliekšana miegā, kad cilvēks pieceļas un kliedz, un tad viņš var būt acis vaļā, un viņi var mēģināt nomierināt, viņš sitīs, spers un tam līdzīgi. Cik daudz interesanta notiek ārpus manas dzīves. Jā, un to vēlos. Ar šo mēnessēdzības lasīju vienu gadījumu, ka sieviete Lielbritānijā. Viņa piecēlās, izgāja ārā no mājas, iesēdās mašīnā, izparkojās ārā no kabatiņas, braukai, atbrauc atpakaļ un ieparkojas atpakaļ kabatiņā. Es to nemācētu par, kabatiņas man ir ļoti sāpīga tēma, parkošanās kabatiņām. Bet kāds to dara aizmidzis? Un viņi pēc tam tikai atklāja, ka viņa vienkārši staigājas tāpēc, ka viņas kaimiņi pateica, kur tu naktī brauci? Un tad pieaugušiem mēdz būt tāda parasomnija kā sekssomnija, ka cilvēks nodarbojas ar seksu vai masturbē miegā, un viņš pats to nezina.
vai arī ar miegu saistītu ēšanas traucējumu. Tas nav tā, ka es Ēšanas? Jā, tas nav tā, ka es pamostos naktī un tagad domāju, aiziešu uz leduskapi, gribās kūku. Ja? Viņš aiziet uz leduskapi, vai uz virtuvi, un viņš saka kaut ko ēst, bet viņš pats to neapzinās. Viņš nezina, ka viņš ēd, bet viņš var ēst kaut kādas dīvainas lietas, kā malto gaļu pārliet ar eļļu, piemēram. Vai Dievs! Man patīk šīs reakcijas vienmēr, kad zāc. Okay. Un tad vēl viena par somnīku. Man liekas, šis būs ļoti klausīts. Es ceru, es ceru, jo man ir ļoti liels mērķis, ka vākt šos 10,000 parakstu, lai cilvēki tiešām arī atbalstītu medicīnas attīstību. Ja jūs naktī ēdat jēlu malto gaļu pārlietu ar eļļu, parakstieties mana valsts iniciatīva. Jā, un tad vēl ir tāda lieta arī, kas Latvijā nav īpaši atpazīta, ir REM kustību traucējumi. Tas nozīmē, ka cilvēks, teiksim, naktī var sākt spārdīties, kaut ko kliegt. Tas, ka partneriem sadot pa ģīvi. Bet man liekas, daudzi bija mēnesstērdzība, piedod, dārgais. Ja tā ir mēnesstērdzība, viņš to neapzinās, tā ir viena lieta. Jā. Bet ir cilvēki, kuri sapņo, teiksim, ka viņi cīnās ar puķi vai kaut ko tam līdzīgu. Un tad arī reāli dzīvē to izved. Un, ja kaut kas tam līdzīgs notiek, tad 100% uzreiz pie neirologa, kas specializējas miega medicīnā. Jo... Es domāju, atrast tādu psihoterapeitu, kurš specializējas puķos. Jā, to arī, bet šajā gadījumā noteikti pie neirologa, jo tas varētu būt kādas slimības, agrīna pazīme, pieņemsim Parkinsona slimības, agrīna pazīme. Tāpēc, jā, nevajag šitā no rīta. Varbūt kādam jāstās vakarā. Labi, tad nākamā grupa, tad mēs palikām. Mēs nosaucām 4, tad ir diennakts nomoda ritma traucējumi. Tas nozīmē, mūsu iekšējais pulkstenis nav iestatīts tā kā. Pieņemsim, ja man ļautu dzīvot pēc mana... Tas ir šis pusauģu variants, vai ne? Jā. Tas ir ļoti, ļoti tipiski, jā, bet pieņemsim, ja man ļautu dzīvot pēc mana iekšējā pulkstenis, droši vien iet gulēt 2-3 naktī un celtos 10-11. Bet, Klau, tas taču kaut kad mainās, jo agrāk es biju nakts putns, un tagad es pēkšņi piefiksēju, ka es katru rītu pats zinu, kas ir vissāpīgākais. Es svētdienās mostos 7. Bet ļoti labi. Tas ir vislabākais. Tas jau man ir tas vecums. Tas ir vislabākais un veselīgākais smadzenēm. Jā, jo tieši gulēt maz darbdienās un izgulēt miega parādu brīvdienās, tas daudz kaitīgāk. Jā. Tā kā ļoti labi. Un pēdējā grupa arī, par ko es ļoti gribētu vērst cilvēkiem uzmanību, ir centrālās hipersomnolences. Tātad centrāls, tas nozīmē saistīts. Sarežģīts nosaukums. Es izskaidrošu to tās. Tātad centrāls ir ar smadzenēm saistīts, hipersomnolence nozīmē pārāk liela miegainība. Tas, ja tu vispār nevari pamosties un tu visu laiku gribi gulēt. Jā, tieši tā. Neatkarīgi no tā, vai ir novembris vai marts. Tieši tā. Un ir diezgan daudz cilvēku Latvijā. Mums vajadzētu būt līdz 3000 cilvēku, kuriem tieši šādas problēmas arī ir. Un viņi var gulēt 16 stundas, viņi var gulēt 18 stundas. Viņi var aizmigt, iesēžoties uzreiz mašīnā. Man ir bijuši pacienti, kur aizmiega ejot pāri ielai. Ak, Dievs! Jā. Latvijā. Visā pasaulē ir. Un tā jau nav tikai Latvijas problēma, ka šīs slimības nav atpazītas, bet arī visā pasaulē. Un šie ir cilvēki, kuri... Tāda, labi, man liekas, mēs visi esam bijuši miegaini, vai ne? Patusējumi vai kaut kādu esam ilgāk pastrādājuši vai kaut kas tam līdzīgs, mums nāk miegs. Bet ja mēs izguļamies, mēs jūtamies labi. Bet ir cilvēki, kuri, es saku, var gulēt tiešām 11 stundas un nejūtas labāk. Un tad viņiem ir nepieciešams tāds ļoti nozīmīgs miega izmeklējums kā polisomnogrāfija. Tas nozīmē, ka viņi nāk pie mums uz gulēšanu. Pirms gulēšanas mēs viņiem pievienojam dažādas sensorus. Skatāmies, kā viņiem strādā smadzenes, kā viņiem kustas acis, kā viņi elpo tādas caurulītes zem deguna. Zem zoda arī ir sensori, kas skatās, vai viņiem, piemēram, atslābināt zods, ap krūtīm un vēdera jostas, skatās, kā viņi elpo. Elektrokardiogramma, lai skatītos sirdsdarbību, uz pirksta skābekļa mērīšana. Kā ar visu to var vispār pagulēt? Vai ne? Es domāju, varbūt ir kaut kāds iemesls, kāpēc es nezinu, labi vai slikti guļu vai krauts vai nekrauts. Es vienkārši truli guļu uz vēdera katru nakti, vienkārši ar sejas pilvenā. Jā. Man liekas, es būtu neiespējami izmeklēt manu miegu, pēc ka es vienkārši nevaru. Es arī tā guļu īstenībā, jā. Bet, Bet, jā, un šis vēl nav vēl pie kājām ir sensori. Cilvēks guļ šitā te naktī. Vispār sen ierulējusies un nosmakusies Nekas turklāt. Šos izmeklējumus veids īpašā miega laboratorijā. Tad mēs tos veicam ikdienā, un tur blakus tāpā ir māsiņa, kurš skatās, lai cilvēks nesarulē. Jā, tieši kā var nesarulēs. Un tad cilvēks visu nakti guļ, mēs skatāmies, kā viņš šāpo, kā viņam strādās smadzenes, visu, kā viņš kustas. Un nākamajā rītā, tātad šis ir tas aizmigšanas tests. Nākamajā rītā cilvēks pamostas,
vai mēs viņu pamodinām pareizāk sakot, jo tie miegainie cilvēki, viņi varētu gulēt arī ilgi. Jā, viņi beidzot ir nokļuvuši vietā, kur drīkst gulēt. Jā, un tad mēs viņiem sakam, padari kaut ko pusotru stundu. Viņi, teiksim, skatās telefonu, cenšas neiemigt un tā, un mēs viņiem sakam, ej, paguli uz 20 minūtēm. Pēc 20 minūtēm mēs viņu modinam, skatāmies, vai viņas smadzenes ir imigšas vai nē, jo mēs turpinam pierakstu šo te elektroencefalogramu. Tad, kad mums dzīvo pusotru stundu, mēs viņam atkal sakam, aiziet paguli. Un tā kopā 5 reizes. Tad, jā, ir tā, ja mēs katrs, ja mēs nebūtu izgulējušies vai mums kaut kādas problēmas, mēs katrs iemikt var būt noteiktos apstākļos vienu reizi, bet ir cilvēki, kas var iemikt visas 5 reizes un aizmiegt šitā. Tas ir labi vai slikti? Tas nozīmē, ka ir centrālā hipersomnolence visticamāk, tas notiek pastiprināt miegainību. Jo mums jau, pieņemsim, mēs apgultos šitādā veidā, man pietiekami daudz miega, vai miegam ir laba kvalitāte, tas neiemikšu, jo es esmu pat naktī izgulējusies. Bet šiem cilvēkiem, tātad, ja viņi gulējuši naktī pietiekami daudz, tad viņiem kaut kas nav kārtībā, kāpēc viņi spēja tik labi iemigt. Un viena no šīm slimībām ir narkolepsija. Kurš to būtu domājis, ka ne tikai grūtības ar iemikšanu, jā, bet arī iemikšana jebkurā brīvā brīdī ir problēma. Jā, tā ir milzīga problēma, milzu problēma. Un es esmu runājuši arī cilvēkiem, kuriem ir šī slimība, un tas tik ļoti apgrūtina viņu dzīvi, ka viņi ir apsvēruši veikt pašnāvību. Tā kā, jo tas ir ļoti vispār es saprotu, jo tu taču nevari vienkārši aiziet uz teātru. Tu aizēji uz teātru. Uzreiz, jā. Bet mēs sēž pie stūras, nejūt, ka iemieg. Un starp citu, tas ir ļoti smaga tēma arī krācējiem, jo es veicu šos izmeklējumus ikdienā, un es redzu, ka cilvēkiem, teiksim, ir miegs, un viņš aizmieg uz 2 sekundēm. Atkal nomods. Pareizāk sakot, nomods, iemieg uz 2 sekundēm, tad pēc 5 sekundēm ir nomodā, pēc tam atkal iemieg uz 4 sekundēm. Bet tas ir kā mums strādā smadzenes, tā kā mēs gribam iet gulēt, mums vajag tā. Mēs sākam iemiegt. Bet, teiksim, cilvēki, kuri krāc, viņi bieži vien nejūt. Un mums Latvijā arī, diemžēl, ir diezgan daudzi gadījumi, ja pat viens gadījums ir jau pārāk daudz, ka cilvēki iemieg pie stūres, to nejūt. Un salīdzinoši nesen bija arī viens tāds ļoti traģisks gadījums, kad cilvēks krācējs iemieg pie stūres un sabrauc ģimeni, kurā, diemžēl, bērni gāja bojā. Un tas ir arī tiem pašiem miegainiem cilvēkiem. Un gan krācējiem, gan miegainiem cilvēkiem, viņiem ir iespējams palīdzēt. Bet, lai mēs zinātu, kā palīdzēt, mums jāuztais miega izmeklējums. Un, teiksim, miegainiem tas maksās 600 eiro. Ja mēs viņiem veicam miega izmeklējumu, tad mēs varam dabūt zāles, kuras maksā ap 1000 vai nedaudz zem 1000 mēnesī, bet šīs zāles valsts kompensē. Ok, bet izmeklējumu nekompensē. Un tas ir tas, ko man parakstamies. Tas ir tas, ko man ļoti gribētos panākt. Jo liela problēma, man liekas, vienkārši tā informētība, un vēl mums pašlaik Latvijā pārāk vēl tiek normalizēts. Normalizēts tā krākšana, miegainība un tā. Tas ir brīnišķīgs sapnis, kuru mums vajag realizēt. Runājot par sapņiem. Jā. Es piefiksēju, ka es tik sen esmu redzējis nevienu foršu sapni. Es vispār neredzu sapņus. Tas ir labi vai slikti? Man vienmēr šis jautājums redz. Jā, visi cilvēki redz, bet daži vienkārši neatceras. Piemēram, man palika bēdīgi. Domāju, ka pēdējo sapni es redzēju laikam gadu atpakaļ. Wow. Tas ir ok vai nē? Tā mēdz gadīties. Vienkārši varbūt tiem cilvēkiem, kuri neatceras sapņus, viņi nav REM fāzē, jeb tajā sapņu fāzē. Tas ir, kad mums smadzenes strādā līdzīgi nomodam, bet iespējams kādā citā miega fāzē, no kuras ir grūtāk pamosties. Okay. Tāpēc vai arī tiem cilvēkiem, kur guļ pārāk maz, bieži vien. Jo sapņu miegs mums visvairāk ir nakts beigās. Un ja cilvēks sev labprātīgi saīsina miega ilgumu, tad mums normāli pieaugušiem būtu gulēt 7 līdz 9 stundas. Tāda ļoti liela iespēja, ka viņi uzliek savu modinātāju un pamostas kādā citā miega fāzē, īpaši tiem, kuriem ir grūti piecelties no rīta. Tāpēc viņi arī neatceras sapņus. Ja viņi gulētu tik, cik daudz viņu smadzenes grib gulēt, pieņemsim, man tas ir 8 stundas, nevienmēr sanāk, bet 7 es tiešām cenšos izspiest. Tie, kur guļ tik, cik viņu smadzenēm nepieciešams, tiem tīri dabīgi smadzenes pamošanās mirklī atrodas REM-miegā, kad mēs sapņojam lielākoties, un tad tie cilvēki biežāk atceras sapņus. Jā, tā ir. Es arī vienmēr izspiežu tās 7 stundas. Īstenībā es jūtu, ka es gribu gulēt 8, un tā 8 man ir rezervēta sapnītiņa, bet es nekad tur netieku. Jā. Jā, tā tas laikam ir.
Vai cik interesanti. Starp citu, par vēl vienu pētījumu mēs runājam, kad jau mēs ienācām šajā studijā ar visiem šiem durkļiem. Vai būs arī pētījums par to, vai pranamats patiešām palīdz labāk aizmigt? Daudz cilvēku to saka. Daudzi to saka. Un kāpēc tam ticēt, vai ne? Ja jau saka viens, bet tieši tādēļ es vēl negribu teikt hop īstenībā par šo tēmu, bet mums ir plāns sadarbībā arī ar Pranamatu un Latvijas Universitātes psihologiem veikt pētījumu. Neturamīkšķus, vēl turamīkšķus, kurā mēs pārbaudīsim, tā būs tā reālā zinātniskais darbs, pētnieciskais darbs, nevis tikai viena tante teica, ka viņai palīdz. Kur mēs gribam... Tā nav viena tante, tur daudzas tantes. Mēs vēlamies noskaidrot tiešām, cik ļoti palīdz Pranamats un kā izmantojot dažādus instrumentus, mēri instrumentus, dažādas skalas, kas jau ir validētas, izstrādātas, ko izmanto zinātnieki visā pasaulē, kā uzlabojas miegs. Mēs mērīsim tātad cilvēku sāka pirms un pēc šī paklājiņa lietošanas, kā arī cilvēki, kas lieto vienu paklājiņu pret otru paklājiņu, tātad turamīkšķis, bet vēl hop, negribas teikt tā kā. Jā, super forši. Jā, jo man jau liekas, ka, teiksim, Pranamats un vispār šīs lietas, kas sākumā izraisa stresu, jā, jo vispirms tev parādās reāls stress, man durās. Jā. Tas ir kaut kas, kas palīdz galvai atslēgt to domu plūsmu, kas, man liekas, visbiežāk laikam arī tev var būt kaut kāds ķermeniskais stress, bet tā doma plūsma ir tas, kas patiešām neļauj aizmigt. Un tas, ka tu vārās pagalvu un pēkšņi tev viss fokus aiziet pilnīgi uz citu sajūtu, durās. Un tajā brīdī, kad sāk izplūst dopamīns pa ķermeni un tas sāc atslābt, tad tās domas jau ir rimušās. Tā ir, un tas īstenībā arī daļēji ir tā kā, teiksim, ir tāda viena no nomierināšanās metodēm kā ķermeņa skenēšana, ka mēs vai ne? Tieši tā, un šis palīdz to darīt. Šis palīdz to darīt, jo pēc tam tā kā mēs koncentrējamies uz to daļu, un tad tas tā kā tiešām aizvāc domas prom no tā visa domas skrēja. Ārprāt, es šodien darbā pateicu kaut ko tādu, ko man nevajadzēja teikt. Vai man tieši kaut kāds eklērs vārās visu. Jā. Un otra lieta arī tas, kas cilvēkiem bieži vien traucē iemigt, ir tas, ka viņi skrien darbā, pēc tam savākt bērnus no skolas vai dārziņa, pēc tam gatavoties, visu laiku skrien. Līdz pašam vakaram, kad viņi iekāp gultā. Viņi iekāp gultā, un tad beidzot viņiem brīvs laiks domāt. Viņi to speciāli nedara, vienkārši domas nāk dabīgi. Un tad vienkārši tas eklērs. Tas ieskrējiens nebeidzās. Jā. Un tāpēc tiešām arī pagulēšana uz Pranamata paklājiņa ir daļa no labas miega higienas. Tas nozīmē, ka mēs sev ļaujam atpūsties vai tā kā relaksēties pirms miega. Pārslēgt domas. Un tad mēs arī esam tā kā pat nespiesti, bet tas ir tā ļoti laba daļa, kas cilvēkiem palīdz tā kā nedaudz sevi apstādināt un sagatavoties miegam, jo tieši tāpatās, kā mēs sagatavojamies, lai iet uz teātri, beigās, vai operu, vai vienalga, tieši tāpatās ir jāgatavojas miegam. Jā. Un nedara tā skriet, ej gultā. Mēs smadzenes nevaram izslēgt. Un tāpēc, tā kā mēs no rītiem lietojam modinātāju, tieši tāpatās arī vakaros jālieto modinātāju kaut kāds 30, ja var atļauties 60 minūtes pirms gulētiešanas, uzliekam modinātāju. Tas ir midzinātājs, tas nav modinātājs, tas ir midzinātājs. Brīnišķīgi ideja, okay? No rīta ir modinātājs, vakarā midzinātājs. Jā, un tad mēs uzliekam midzinātāju, un tad skatāmies, viss midzinātājs noskanīja, es vairs neko nestrādāšu, vairs nestraukšos, es veltīšu laiku sev. No šī brīža man ir jautājumi. Ok, labi. Tālāk ir tā, ka visi saka, nelietojiet zilos ekrānus. Šī ir man mīļa tēma. Es negribēju uz beigām tagad sākt jaunu pētījumu par šo tēmu, bet es tikai teikšu tā, ka manī reizēm visvairāk iemidzina tas, es skaidri zinu, ka nevajadzētu, bet es apguļos gultiņā, un es paņemu, un tad Instagram rīli, un tā... Labi, šis ir tāds viens no retajiem gadījumiem, jo lielākoties cilvēkiem Instagram rīli uzmundrina. Bet šis ir brīnišķīgs piemērs, ka jāskatās katram, varbūt to nevajadzēja teikt publiski. Nē, vajag tieši otrādāk. Bet ne tieši Instagrams, bet tiešām katram jāskatās ļoti individuāli, kas viņam palīdz, kas viņam traucē. Bet tam teorētiski būtu jātraucē? Tas atkal ir ļoti individuāls jautājums. Pēc meditācijas aplikācijas, kas liek domāt par elpošanu. Mans mīļākās. Un man atkal tās tik nenormāli nepatīk. Besi. Jā, es atceros, man māsa vienreiz tagad, tad viņai smartphone, tas vietpulkstenis, tur rādīja tagad elpo, aiztur, izelpo. Man likās tā, es to tās uzsprāgšu. Es tāds atkal nevaru, jā. Tā tad nav viens kopējs, bet par tiem zilajiem ekrāniem, un šī ir daļa no miega higienas.
Labi, drusciņi atkāpē. Ar ko jūs saprotat parasto higiēnu? Nu, higiēna, parastā ķermeņa higiēna. Viss, kas saistās ar ūdeni. Nu, piemēram. Duša, vanna, zobi, seja. Jā. Un kas notiek? Ūdens iekšā. Jā, un kas notiek, ja mēs nevērojam higiēnu? Smirdam. Un kas notiek, ja mēs smirdam? No mums attālinās cilvēki. Nu, jā, tieši. Nu, lūk, es arī šo jautājumu uzdodu pusauģiem. Viņi saka, smirdam, esam netīri, izkrīt zobi. Nu, jā, nu tādā ziņā. Un tieši tāpatās kā ar ķermeņa higiēnu, tieši tāpatās arī ir miega higiēna. Tie ir dažādi notikumi, lietas, ko mēs darām, kam mēs pievēršam uzmanību, lai mums uzlabotos miegs. Tas ir tiem it sevišķi tiem negulētajiem vai bezmiega cilvēkiem. Un ekrāna ir viens no šiem miega higiēnas ieteikumiem. Un visi saka, vienmēr, jā, saprotoši māja ir galva un saka, jā, zilie ekrāni. Jā. Bet tik un tā paši turpina lietas. Seriāli pirms miega. Un tagad šeit ienāk tas mazais klikšķītis. Jā, pieņemsim, ikdienā strādājot ar pusauģiem, kas notiks, ja viņam pateikšu, nelietojiet zilos ekrānus. Viņš neklausīs to, un viņš neklausīs absolūti neko citu, ko es saku. Un nevainosim pusauģus, mēs neesam labāki pieaugušie, starp citu. Es ne. Es neesmu labāka. Es arī, jā. Un tāpēc arī pēdējā laika pētījumi ir pierādījuši, ka zilā gaisma ietekmē. Bet mēs varētu uzlikt visas pasaules filtrus zilajai gaismai. Ja mēs lietosim viedierīces tādā veidā, kas mums aktivizēs smadzenes un notur mūs pie aktīvas intereses, neviens filtrs nepalīdzēs iemigt. Atslēga vārds ir aktīvā interese. Tieši es vienkārši skatos, bildīts kustās. Cik forši. Viss notiek pasaulē. Tieši tā. Jā, un teiksim, es arī skatos seriālu. Mēdzu skatīties seriālu. Tādu puspavērtām acīm. Es seriālu skatos tādā veidā, pirmkārt skatos tādu, ko es esmu redzējis. Otrkārt, es viņu arī, kad es seriālu skatos pirms gulēšanas, vai nu lasu, vai nu skatos seriālu. Citreiz, kad trakāk dienas vienkārši paskatos seriālu, tas man palīdz ātrāk izslēgties. Es seriālu skatos, bet es skatos tādu domu, Mārta, tas tev ir nomierināšanās laiks, nevis aktīvās intereses laiks. Un tad es jūtu, ka vienkārši mans smadzenes iztīrās no dienas notikumiem, no dienas domām, un tad es kļūstu miegaini un es varu iet gulēt. Pēc, kad tu dod uzstādījumu. Es dodu uzstādījumu, Tagad man ir nomierināšanās laiks, nevis, es gribu dzīvot līdzi. Tieši tā. Un pieņemsim, man bija viena pacienta, kura teica, man ļoti patīk skatīties vēsturiskos video, un tad viņa YouTube'ā iet uz vienu video otru, bet viņai tas patīk, un viņai turpinās, un viņai visu laiku tāda aktīva interese, aktivizējošā nodaba. Tātad pētījumi jau diezgan kādu laiciņu pierāda, ka viedierīču galvenais skaitnieciskais faktors ir nevis tieši šī zilā gaisma, bet aktivizējošā vai nomierinošā. Nevis zilā gaisma, bet aktivizējošā. Zilā gaisma arī ir, bet ne tik liels faktors. Tad uzreiz, kā tu izskaidrotu tādu keisu, kad Latvijā vēl bija pieejami Krievu kanāli, man ir viena druška, kura varēja aizmigt tikai ieslēdzot skaļi kanālu, kur tika, man liekas, kā sauc to šovu, Okna vai kaut kas tā. Respektīvi, Krieviem ir tādi šovi, kur viņi kliedz viens uz otru. Viņi nespēja diskutēt, bet viņi reāli bļauj viens uz otru. Un tad, kad viņi ieslēdz to, viņi tā, paldies Dievam, viss ir kārtībā. Viņi momentā aizmigt pie tā bļaušanas. Bet tas ir tas pats jautājums ar rīliem vai meditāciju. Jā. Katram ir savs. Jo, teiksim, es biju pusauģu gados, man ļoti nepieciešama bija mūzika. Man bija speciāli tāda playlista, man bija tumbiņa, man bija iPods, tas ar to riņķīt. Es sastādīju playlistu, uzliku, lai skan, un kaut kādā mirklī tā playlist vienkārši beidzās. Un es nevarēju aizmigt bez tās. Un tur gan neviens nekliedz, tāpēc man bija īpašas tādas dziesmas. Un man bija tāda playliste, nomierinošā playliste, tā, ka man slikts noskaņojums, nomierinošā playliste, ka man ir labs noskaņojums. Un tā, tas ir individuālais jautājums. Jā. Lieliski. Paldies, liels. Saka, lūdzu, vai ir kaut kāds miegains novēlējums, ko tu varētu uzdāvāt mums? Tas nenozīmē, ka visi pie ekrāna uzreiz, kāpēc Kašpirovska metodes aizmiega? Cerams, ka ne, jo tas būtu diezgan traki. Mans novēlējums jebkuram cilvēkam ir paturiet miegu par prioritāti. Jo, es pati biju tas cilvēks, kurš agrāk teica, izgulēsies kapā, vai miegs ir priekš vērguļiem? Tas ir mans mīļākais teiciens. Nē. Ok, es ņemu savus vārdus atpakaļ. Miegs ir stiprajiem. Miegs ir stiprajiem, un bija viens tāds labs gadījums, es esmu
ļoti liela tāda ar aizrautību ej savā nozarē. Man vienkārši ļoti patīk miegs. Ļoti patīk miegs. Tas gan miega medicīna, gan gulēt. Bet es atceros, ka tā kā es daudzos projektos darbojos un visu kaut ko un taisīju vienu vakaru lekciju un strādāju līdz 3-4 naktīm. Aizejot uz konferences, tā kolēģiem teica, ar tādu tā kā mocekļu pārākumu. Šonakt es strādāju līdz 3-4. Es galīgi neesmu gulējusi. Un es domāju, ka viņi tā, oi, cik traki. Un kolēģis man tajā mirklī pateica, tas nav nekas tāds, ar ko vajadzētu lepoties. Precīzi. Man bija tas mirklis. Un es sapratu, tik tiešām. Un tad katru reizi, kad es arī kaut ko aizdomājos, ka vajadzētu ilgst, es padomāju par to teicienu. Tad saprotu, tas, ka mēs neguļam, vai tas, ka mēs guļam slikti vai pa mazu un tam nepievēršam uzmanību, tas nav nekas tāds, ar ko vajadzētu lepoties. Un tā visa situācija ir mūsu pašu rokās. Tātad padaram miegu par prioritāti. Jā, nekādu cietēja masku nevelkam. Guļam staldi. Mīļš, paldies, Marta, lai izdodās savākt iniciatīvai 10 000 balstu. Dārgie draugi, pieslēdziet visus savus radus draugus. Mums tas ir jāizdara beigās. Kāpēc ne? Lietuva un Igaunija esot to izdarījusi. Ja? Es domāju, Latvija pēdējais laiks Latvijā gulēt labi. Lai dzīvo miegs un lai dzīvo enerģētiska diena. Paldies visiem par uzmanību. Paldies. Tiekamies citreiz. Tā.